Sveicināti podkāstā Bez jumtiem. Diskusiju un sarunu podkāsts par mūsdienīgām tēmām, kas aktuāls Latvijas jauniešiem 21. gadsimtā. Esiet sveicināti podkāstā Bez jumtiem, un šodien mums ētrā pievienojas Georgs. Sveiki. Un Toms. Sveiki. Šodien Toms un Georgs pastāstīs par savējo Erasmus projektu, kā arī pastāstīs tādu vēl ģenerālu informāciju par to, kas ir Erasmus, kā uz tādu pieteikties un tam līdzīgi. Tā kā es pats arī nezinu īsti, kā strādā Erasmus, kā pieteikties, tad es varbūt arī varu sākt ar tādu atvarošo jautājumu šim podkāstam. Kā darbojas Erasmus un kā var uz to pieteikties? Tātad Erasmus ir Eiropas finansēta programma, kurā skolēni spēj vairāk iemācīties par Eiropas būtību un pamata principiem. Lai sāktu ar projektiem, es neesmu strādājis projekta fonā, jo es neesmu skolotājs vai skolas vadībā, bet cik es saprotu, ir jābūt skolai reģistrētai sistēmā, viņai jābūt savējais OID kods, un tad no tā tālāk tur var skolotāji, priekš parastiem projektiem skolotāji izdomā principu, kādu projektu viņi vēlas, viņiem jāatrod arī sadarbības partneri, un tad ar šo viņi saraksta visu un iesniedz tā, lai iegūtu budžetu. Ja iegūst budžetu, tad projekts ir sācies, un mūsu skolā tas strādā tā, ka tad uz sienām redzēs plakātus, ir līmēti ar aicinājumu pievienoties projektam. Tas ir tad atkarībā no projekta uz projektu, kādi ir tie prasības, vai viņi vienkārši laist tev iekšā, vai ir kaut kāda atlase. Priekš mūsu projekta, kas ir līdzdalības projekts, pirmais mūsu skolā, mēs to pirmo daļu procesu paši darījām būtībā kā skolēni, kas nozīmē, mums bija iedots saite, kurā mums vajadzēja savadīt garas esej tipa uzdevumi jāizpilda par ko mēs plānojam panākt, kā mēs to panācam, ļoti jāiet detaļās tā, lai tas viss tā, lai viņi saprastu, vai no tā projekta ir jēgas un cik lielu finansējumu veikt. Okay. Tad tas viss ir tā kā faktiski, lai arī izplatītu tā kā jauniešu līdzdalību, pareizi? Precīzi, jā. Okay. Super. Gari, varbūt tu vēlas kaut ko piebilst, vai arī... Tas, kas ir visiem Erasmus projektiem, ir tas, ka ir kaut kādas atpakaļējošās anketas vēl jāizpild. Šim projektam arī tas pats būs. Tad ir arī vēl iepriekšējiem projektiem mēs ar to arī esam bijuši citos projektos. Un tur vienmēr ir arī Eiropas Savienības tādi uzliktie mērķi, kas ir tur iekļautība, ka tu labāk saproti, proti sazināties citām tautībām, citās valodās un tādas lietas. Okay. Labi, tad parunāsim varbūt vairāk arī par jums, par jūsu projektu. Gribu tad, lai jūs iepazīstināt ar to, ko jūs darījāt, kādu jūs problēmu risinājāt un jūsu projekta mērķi galveno. Tad mūsu projekts ir laipnībā spēks, mobbings ir grēks, esi daļa no pārmaiņām. Mūsu projekts ir fokusēts uz mobbinga apkarošanu, jo tā ir diezgan nozīmīga problēma ne tikai mūsu skolā, bet arī Latvijā. Un ar šo projektu mēs projektu ietvaros izveidojām rīku, ar kuru mēs ievietojām skolā, jau arī tagad tikko ievietojam mūsu skolā, kas ļauj drošākā, vieglākā veidā paziņot vai tevi, vai tu redzēji kādu citu mobbingu, un tādā veidā tu vari ļoti ātri, viegli kontaktēties ar skolas atbalsta personālu. Okay. Un vai tā kā ir kaut kādi varbūt dati un tam līdzīgi, uz ko jūs balstījāties, kamēr jūs meklējāt šādu problēmu? Tā kā jums ir kaut kāda pazīstama situācija bijusi arī? Es pats personīgi neesmu bijis tādā formātā mobbingots, bet es zinu, ka mūsu koordinātore, kas ir mūsu paralēli klases biedrene Elizabete, izdomāja, ka viņa vēlās veidot līdzdalības projektu šo tēmu, un mēs pameklējām informāciju, kāds ir par mobbingu vispārīgi Latvijā. Mēs redzējām, ka tie dati ir salīdzinoši augsti ar visu Eiropu, un sapratām, ka ir vērtīgi veidot par šo projektu. Labi, un tad tāds varbūt vēl ekstra jautājums no manis, kas ir tie varbūt veicinošie faktori mobbingam
pēc jūsu šīs pieredzes, varoties šajā projektā, ko esat dzirdējuši? Noteikti Latvijas gadījumā tas ir pirmkārt daudz dažādu tautību skolas, kur ir krievi un latvieši kopā. Tas nozīmē, ja tu mājās seko vienam politiskam virzienam, tad otrs citam, un tad tur aiziet uz skolu un nosacīt izkaujās. Tā ir viena no lietām. Otra lieta ir, protams, arī tas, ka Latvijā tas ir no padomju laikiem palicis, tā problēma vispār netiek uzskatīta par problēmu un netiek pievērsta uzmanība, netiek risināta, kas atkal veicina problēmas izpildīšanos nākotnē. Tas kā ar slimību. Ja tu neērsti, tad viņa progresē un kļūst sliktāk. Man liekas, par politisko tieši nozīmi ir tā, ka tas vienkārši ir pieņemts, ka sadzīvo ar to. Ja? Tā kā idejiski tas tā ir un tam tā jābūt. Labi, tad par mērķi dzirdēju, par problēmu dzirdēju, tad ko jūs darījāt? Vai jūs bijāt arī kaut kādos braucienos? Man piemēram, pašam Erasmus saistās ar braucieniem, kur braucienu laikā kaut kādu projektu izpilda un tam līdzīgi. Esat bijuši? Jā, mēs bijām Luksemburgā šī projekta ietvaros, ja nemaldos, uz nedēļu. Un, tur mēs satikām, kas ir Luksemburga vietējais, viņš saucās S-Team. Un viņiem ir tāda programma, ka viņi ieaudzina šīs pamatprasmes, pamatpieklājības prasmes mazos bērnos, ja nemaldos, sākot no bērndārza beigām, un tā tur līdz pamatskolai galvenokārt, kur ir dažādi viņiem uzdevumi, viņiem dažādas atrakcijas, beigās ir arī tādas sanākšanas konvencijas, tad tev tur var dabūt diplomu un vēl visu kaut ko, un viss tas mērķis ir tāds, ka gan vecāko klašu skolēni palīdz mazāko klašu skolēniem, jaunāko klašu skolēniem, un viņi paši attīstās kā cilvēki. Tev ir mērķis nevis vienkārši tā paiet garām, neietekmēties, bet palīdzēt, pielikt roku un tādā garā. Un kaut kas šāds ir varbūt arī līdzīgs implementēts Latvijā, vai arī nav īsti šādas iniciatīvas sastaptas? Cik mēs esam meklējuši, mēs neesam sastapuši. Ir bijuši ļoti daudzas programmas projekti par mobbinga apkarošanu, bet kā piemēram viens no viņiem neklusē projekts, viņam vairs internetā nekādas saites, internetā nekāda informācija papildus nevar atrast vairs, tāpēc mēs pieņemam, ka tas projekts ir izbeidzies un ļoti tālu netika, bet tas tikai no man personīgā viedokļa. Cik mēs esam redzējuši, piemēram, mūsu skolā, mēs neesam redzējuši nekādus iniciatīvas, neskaitot motu nodarbības. Un cik es sapratu no draugiem, arī citās skolās tas arī diži nav izplatīts. Lūk par tieši tēmu, kas ir mobbings. Jā, es domāju par to, cilvēki nepietiekami runāja īsti. Es domāju, kas mums gan Latvijā sāk palikt attīstītāk, piemēram, tā ir tā paša jauniešu līdzdalība politikā, ar visādām jauniešu saimām, un tāpat arī Eiropas vēstnieku skola, kurā mēs esam un ierakstām šo pašu podcastu. Bet jā, vairāk par Luksemburgu ne viss tika pavadīts projekta ietvaros, vai ne? Jūs arī pagājāt arī paceļot, apmeklēt muzejus vai citas atrakcijas? Jā, mums bija arī tāda iespēja, bet ja vēl runā par to, ko mēs vēl papildus ieguvām, ja mēs ieguvām tādu vispārīgo zināšanu, jā, tad mēs arī apguvām spēles. Mums bija tā projekta viena no pasniedzējām, un viņa mums mācīja visas dienas garumā, kā mēs tur bijām, tā, kā saka, no rīta līdz vakaram. Un mācījāmies, tas izklausās tā dīvaina spēles, bet tās spēles ir ļoti iekļaujošas un tā liek arī aizdomāties. Piemēram, tev ir sarakstīts, kāds 15 kartiņas aptuveni ar dažādiem tur notikumiem. Dažādiem kādām situācijām, pieņemsim, tur cilvēks izsit veikalā stīklu vai vēl kaut ko, un tad tev ir jāsarindo, kur ir tavuprāt tāda sliktākā, kur ir mazāk sliktā, bet procentuāli tā kā 0, kad mazāk slikt, un tad 100, ka tas ir tā kā viss trakākais. Un tad tev tur iestājās gan ētikas jautājumi, gan arī šie jautājumi par apcelšanu, un tas attīst to kritisko domāšanu. Tas viens kā no piemēriem. Citi piemēri ir, pieņemsim, ja tev ir klases saliedētība vai tādas lietas, tad 30 cilvēku sastājas, uzliek katrs vienu roku, tā teikt, virs otras, tad otru roku, un tad tev ir jāatmiņķerējas ārā, neatraisot rokas. Un tas arī, kamēr tu atmiņķerējies, mums pagāja, nemaldos, 20-30 minūtes. Un pa to laiku saliedējās, pasmējās, iepazīst viens otru vairāk, runājās, sadarbojās kopā kā komanda. Un tās tikai 2 spēles, un mēs iemācījāmies vēl vairākas tādas, un tas ir arī tas, ko būtu labi arī ieviest Latvijā. Ar līdzīgu konceptu, ar šādām aktivitātēm esmu sastapies nometnē
aktīvs domātājs. Man šķiet, viņu, man liekas, organizē žurnāls Ir. Un jā, es tajās nometnēs piedalījos, un tur arī bija šie paši līdzīgi uzdevumi, kur pilnīgi sveši iepriekš nepazīstami cilvēki. Ja? Bet mēs esam arī tā pati atmiņķerēšanās kaut vai aktivitāte, vai arī tā pati domu karš, spēle. Jā, tas tik tiešām arī saliedē. Vēl viena lieta, kas dzirdu par Erasmus, ir tā iespēja iegūt jaunus kontaktus ar cilvēkiem no citām valstīm. Vai jūs paguvāt arī sadarboties ar cilvēkiem no citām valstīm, vai arī jūsu tieši projektā tas nebija? Mūsu projektā galvenokārt bija tas, ka mēs sadarbojamies ar Estīm, to organizāciju, ka mēs mācījāmies šīs spēles, apguvām tas, kā viņu organizācija strādā Luksemburgā. Un tas ir jau vairāk arī, ko mēs varētu ieteikt arī citām valsts institūcijām, uz kādu virzienu varētu iet. Bet citos projektos, kur mēs ar to esam bijuši, tur arī ir tā, pieņemsim, iegūtie draugi, kas paliek uz ilgāku laiku. Piemēram, es biju gan Spānijā, gan Beļģijā, un tur vēl joprojām es paliku viesģimenēs abās tajās valstīs, un tie cilvēki, kas man uzņēma, vēl joprojām es ar viņiem ik pa laikam sazinos un uzturu kontaktu. Jā, līdzīga situācija ir man, kā ar kontaktu. Man vēl zina, no mana pašā pirmā projekta ir kontakts, ar kuru es ik pa brīdī sazinos, jo mēs nākam no pilnībā citām pusēm, un tad ir tad uzsāks projektā saruna, tad mēs saprotam, ir interesanti īstenībā, ja? Un tad tie kontaktā veidojas un ļoti forši ir. Vēl arī varu pateikt no skolas pieredzēm ir, ka skolas arī veido kontaktus. Labs piemērs ir ar mūsu to Spānijas projektu, tā skolas, kur mēs gājām, un tie skolēni, viņi jau ir sen piedalījušies, ļoti ilgus laikus piedalījušies projektos vairākos ar mūsu konkrēto skolu. Savu skolotāju un vadība ir sadraudzējusies, un viņi plāno arī vēl projektus nākotnē, un tādā veidā attīstās sadarbība un kontaktu veidošana. Es zinu, ka pie mums arī skolā ir viesojušies daudz citu skolā no citām valstīm, drīzāk vairāk apmaiņas programmā. Nezinu, vai tas saistīts ar Erasmus, ja godīgi es tik plaši par to nezinu, bet arī šie paši skolēni, kas viesojas mūsu skolā, viņi arī ņem iespēju kontaktēties arī ar mums. Man arī ir daži kontakti, kas ir saglabājušies tur ar cilvēkiem no Vācijas, arī tas paši arī Spānijas. Bet jā, pastāst arī varbūt vairāk par palikšanu. Piemēram, ja jūs dodaties braucienā, tad tajā pašā Luksemburgā, kur jūs palikāt, kāda bija pieredze, vai arī Spānijā, kāda bija pieredze? Luksemburgā, kā es minēju, mums bija projekts par un ap mobbingu saistībā, un tieši ar to organizāciju tā, ka mums nebija palikšana viesģimenēs, mēs palikām vienu nakti principā viesnīcā, pēc tam motelī. Cik motelī tā bija rīktīgi budžeta viesnīca, bet sajūta kā motelī. Bet pārējos projektos Beļģijā es paliku viesģimenē un Spānijā arī. Un tad var arī, piemēram, manā gadījumā esmu bijis vairākos projektos, tad arī var rīktīgi izjust arī kulturālas atšķirības. Piemēram, Beļģijā ir vispār citādā attieksme uz lietām kā Spānijā. Spānijā ļoti daudz vienkārši tev baltmaizes ar bageti pārgriezt uz pusēm, ielikt 2 desas iekšā sieras un ēd, puika dzīvo tagad visu dienu. Burtiski brokastis man paveicās, man jau viesģimene, mums deva kārtīgu ēdienu. Beļģijā atkal ir pilnībā citādāk. Beļģijā tas viss tā brīvāk, viņiem arī likumi savādāk nekā Spānijā, un tad arī to var izjust arī dzīvesveidā, kā piemēram Beļģijā, līdzīgi kā Nīderlandē, viss pārvietojas riteņiem. Tā skaitā arī es tajā viesģimenē, kuras paliku, man arī deva riteni, un ar riteni mēs visur pārvietojāmies, kas nāk tās pilsētas ietveros, kur mēs palikām, tikai ar riteni. Man tieši liekas, ka Beļģija ir tāda pilsēta, kur tā idejas, tā infrastruktūra arī ir pakārtot, man liekas, lai ar velospēdiem. Es zinu, ka, piemēram, arī pilsēta, kas ir Ženēva, tad tur, piemēram, ar automašīnām ir iespējams, ir iespējams pārvietoties ar automašīnām, bet ir pakārtots viss sabiedriskajam transportam, piemēram. Kā būtu ar tavu pieredzi, vai arī nav ko piebilst? Ir grūti atrast kaut ko piebilst. Georgs ļoti izcili secināja visu. Pilnībā savādāks kultūra izjūtas, kad dzīvo. Jo tas nav tikai, ka tu dzīvo viesģimenē ar citu kultūru, viņi rāda tavu kultūru, bet arī tu burtiski dzīvo citā valstī uz kaut kādu nedēļu vai pat ilgāku laiku, un tu iejūties tajā valsts sistēmā, kā viņi tur dzīvo.
Piemēram, Polijā, kad es biju manā pirmajā projektā, mēs tur dzīvojām kaut kādā pilnīgākā lauku ciematā, tas projekts bija. Bet pats projekts kā skola bija blakus ciematā. Un tādēļ es izjūtu to gandrīz vai kā lauka ciemata sajūtu, ja mums vajadzēja celties 4 no rīta, lai paēstu brokastis, un tad bija jābrauc ar stundu ar autobusu, lai tiktu līdz skolai, un līdzīgi arī apakaļceļā vajadzēja agri tikt. Un tā sajūta bija neaprakstām. Tas arī bija mans projekts. Pirmo reizi biju ārzemēs bez vecākiem. Un tas ir pilnībā savādāk. Es jutos ļoti brīvs un nomierināts. Un bija ļoti forši. Man ļoti patika. Nu, tad es domāju, mēs varam arī virzīties uz podkāstu beigām. Tad lūkšu jums vārdu. Pastāstiet, varbūt ir kāds ieteikums cilvēkiem, kuri grib uzsākt Erasmus, un varbūt ir kaut kāda vēl noslēdzošā vārda no jūsu puses. Jā, es noteikti aicinu būt uzņēmīgiem. Ne tikai varbūt pieteikties uz projektiem, kas jau iet, kurus vada skolotāji, bet arī pašiem veidot. Tas prasa ļoti lielu apņēmību, ilgu laiku, daudz darba, bet es uzskatu, ka tas ir tā vērts. Un noteikti ir jāskatās, kas parādās mums skolā ir Erasmus dēles, kas sanāk nevis pašā priekšā vestibilā, bet ka iet uz veco sporta zāli. Tur vienmēr var skatīties jaunumus vai aktualitātes, kā arī jāskatās. Noteikti ir e-klases pasts un jārunā ar skolotājiem. Citādāk, kā saka, ja jābāzīs galvas miltīs, tad tāpat arī neko neuzzinās. Un galvenais nebaidīties, jautāt, interesēties, un tad jau arī pieteikties. Un mums tagad arī skolā nopietnāks atlases ir, izēja atlasi un dodies, izbaud projektu. Jā, precīzi. Tiešām nebaidāties pieteikties, jo tā ir pilnībā unikāla pieredze. Vai nu to dzīvo viesģimenē, dzīvo hotelī vai uzņem pats kādu citu, nekas cits šādu pieredzi nedos, un tā ir tiešām ļoti vērtīga. Okay. Labi, paldies jums. Tiešām arī es pats uzzināju daudz jaunas informatīvas lietas, kas ir ap un par Erasmusu, un arī par jūsu projektu. Un, starp citu, arī gribu paslavēt viesus par to, ka paldies par šādu iniciatīvu. Uzskatu, ka pamazs cilvēki runā par tieši šo tēmu, un ceru, ka arī cilvēki ņems piemēru no jums. Un klausītāji, nobeigsim šo epizodu daļu secinājumiem. Esat uzņēmīgi, nekautrēties, lasat e-klases pastu, runājat ar skolotājiem un, tā teikt, veidojat iniciatīvas. Paldies, ka klausījāties, un tiekamies nākošajā epizodē.